Kādas sievietes kaps atrodas Toskānas villas kapsētā, kuras kaps nevienam nav licies svarīgs, lai to padarītu publisku? Patiesībā tas ir diezgan atbilstoši, jo gandrīz nekas, kas tika rakstīts par Mariju Bouzu viņas dzīves laikā, vai arī 90 gadu laikā pēc tam, nebija pilnībā patiess. Viņu sauca par skaistāko sievieti konfederācijā, bet viņa sauca arī par nodevēju, bagātnieku mednieci, krievu dārglietu zagli, kurtizāni un pat par slepkavības upuri saskaņā ar kādu laikrakstu, kuram 2 dienas vēlāk nācās atsaukt šo stāstu, jo, viņa patiesībā nebija mirusi. Līdz brīdim, kad viņa nomira kā grafiene 1908. gadā, Marija Bouza bija tik daudzu svešinieku, tik daudzkārt no jauna izdomāta, ka īstā stāsta to, kuru viņa patiešām nodzīvoja, īstais stāsts tika aprakt zem tā visa. Šis ir tas īstais stāsts, un tas sākās tāpat kā daudzi labi skandāli ar sarežģītu ģimenes vēsturi. Marija Bouza piedzima 1848. gadā, decembrī, Kolumbijā, Dienvidkarolīnā, lai gan vēlākie biogrāfi pat viņas dzimšanas gadu bija sagrozījuši. Viņas māte, Amēlija Sīsa, bija Filadelfijas konstebla meita, kura līdz tam brīdim jau bija pārdzīvojusi vienas laulības ar mirstošu vīrieti, kuru viņa apprecēja tikai no žēlastības. Viņas smagi slimojošais vīrs nomira nākamajā dienā. Viņas otrais vīrs, Pīters Bērtons, bija vecāks uzņēmējs no Dienvidkarolīnas, kurš pēkšņi nomira no lēkmes, kamēr Amēlija bija stāvoklī ar Mariju. Trešais vīrs, Deivids Bouza, ir tas, kurš Marijai deva viņas uzvārdu. Traģiski viņš izdarīja pašnāvību 1850. gadā, kamēr Amēlija bija baznīcā. Pēc viņa nāves Amēlija bija apglabājusi jau 3 vīrus. Deivids bija atstājis mantojumu, kura vērtība pārsniedza $10 000, mūsdienās vairāk nekā $400 000. Tādējādi Amēlija un jaunā Marija nonāca daudz ērtākā finansiālā stāvoklī. Tomēr Kolumbijas augstākā sabiedrība Amēliju nekad īsti nepieņēma. Par viņu pastāvīgi tenkoja, un viņa strādāja par šuvēju, kas pirmskara dienvidos bija gandrīz kā sociāla nāve. Bet pašu Mariju nevarēja neievērot. Zemeņu blondi mati, dziļi zilas acis. Un pēc visu teiktā, pat pašos indīgākajos stāstos, viņa bija patiesi satriecoši skaista. Ģenerālis Džons Prestons reiz teica, ka viņa ir skaistākā būtne, ko viņš jebkad ir redzējis. Merija Česnuta, pilsoņu kara slavenākā dienas grāmatu autore, kura nebija Būzera ģimenes cienītāja, negribīgi atzina, ka viņa ir skaistule, kuras skaistumu neviens nevar noliegt. Viņa arī nepavisam neatbilda trauslās dienvidnieces stereotipam. Pēc tam, kad viņas māte apprecējās ar Džeikobu Fisu 1852. gadā, Marija uzauga pārtikušā ģimenē, un viņas uzticīgais patēvs parūpējās, lai viņa saņemtu izcilu izglītību. 1863. gadā viņa nosūtīja mācīties uz Parīzi, kur viņa iemīlējās franču kultūrā. Viņa pat atgriezās mājās, saucot sevi par Mariju, nevis Mēriju. Vienkārši tāpēc, ka viņai tas labāk patika. Pēc tam viņa atgriezās Kolumbijā, izglītota, pārliecināta un pilnīgi patstāvīga. Viņa jāja ar zirgiem, šāva ar šaujamieročiem un maz rūpējās par sabiedrības gaidām. Tad karš viņu atrada un dāvāja viņai mīlas stāstu, kas noteica visu, kas notika pēc tam. Pirmos pāris kara gadus Marija bija vismaz šķietami laba konfederācijas meita. Viņa kopa ievainotos karavīrus slimnīcā Kolumbijā un darīja savu, lai uzturētu morāli. Taču viņas mātei bija citas lojaltātes. Viņa slepeni palīdzēja savienības gūstekņiem, kuri tika turēti Camp Sorghum nometnē ārpus pilsētas. Un tieši šī darba laikā Marija satika vīrieti, kurš izmainīja visu. Viņa vārds bija Samuels V. Prestons. Viņš bija savienības flotes leitnants, kurš tika sagūstīts un turēts kā kara gūsteknis tieši tur, Kolumbijā. Palīdzot aprūpēt gūstekņus, Marija satika šo izskatīgo jauno vīrieti un abi dziļi iemīlējās. Tāda bija viņa mīlestība. Viņa plānoja apprecēties tiklīdz viņš izies no armijas. Uz īsu brīdi nākotne šķita droša. Tomēr šī nākotne neizdzīvoja karā. Samuels tika atbrīvots gūstekņu apmaiņā, atgriezās kaujā un, diemžēl, tika nogalināts pie Fišera forta 1865. gadā, janvārī. Kad ziņas sasniedza Mariju, kaut kas viņā neatgriezniski mainījās. Viss, kas bija palicis no viņas lojaltātes konfederācijai, aizgāja kopā ar viņu. Tagad viņa bija īsta savas mātes meita. Tagad viņa bija par savienību. Līdz galam.
Mēnesi vēlāk Viljams T. Šermans un viņa savienības armija iegāja Kolumbijā. Dažu dienu laikā trešdaļa pilsētas bija iznīcināta. Sadega ugunsgrēkos, par kuriem neviens nekad nav pilnībā noskaidrojis, kurš ir vainīgs. Šermans apgalvoja, ka atkāpjošies konfederāti tos aizsāka. Konfederātu ģenerālis Veids Hemptons apgalvoja, ka to izdarīja Šermans. Patiesība visticamāk tie bija piedzērušies karavīri, izbirusi kokvilna un stiprs vējš, kas izplatīja liesmas. Bet kamēr pilsēta gruzdēja, Marija un viņas māte darīja kaut ko tādu, par ko lielāko daļu Kolumbijas ģimeņu būtu izdzinuši no pilsētas jau principa pēc. Viņas slēpa izbēgušos savienības gūstekņus savā pagrabā, baroja un slēpa viņus, līdz savienības karaspēks sasniedza viņus. Kādu vietējo vīrieti, kurš tika pieķerts darām to pašu, nopēra un viņam par to noskuva galvu. Par laimi, Marija un Amēlija netika pieķertas. Līdz tam laikam viņas jau bija iemantojušas savienības virsnieku pateicību, un šī pateicība sniedza zināmu aizsardzību, bet Kolumbija drīz pamanītu, ko viņas bija izdarījušas, un tās ļaudis to neaizmirsīs. Amēlija saprata, kas draud. Palikt nozīmētu, ka viņas kļūtu par atstumtām sievietēm pilsētā, kas tikko bija redzējusi, kā viņas palīdz ienaidniekam. Tāpēc, kad Šermana armija devās prom, viņa savāca Mariju, viņas pusmāsu Etelindu un viņu aukli, un viņas devās prom kopā ar savienības kolonu. Ne jau arī valkoties tai pakaļ. Ģenerālis Olivers Hovards viņām sarūpēja pienācīgu karieti un turēja viņas tuvu savai štāba komandai, jo viņš precīzi zināja, cik grūti ceļi uz ziemeļiem drīz kļūs. Šī ir tā stāsta daļa, kur leģenda pārņem vadību no faktiem, tāpēc noskaidrosim patiesību. Gadu desmitiem populāri vēstures avoti apgalvo, ka Marija tika pieķerta konfederātu kavalērijas reidā uz savienības ģenerāļa Džadsena Kilpatrika nometni, it kā bēgot pusapģērbtu mežā, kamēr pats Kilpatriks aizbēga tikai kraklā un apakšbiksēs. Tā patiešām ir lieliska aina. Tas ir arī izdomājums. Agrākajā šī notikuma aprakstā, kas datēts ar 1899. gadā, iesaistītā sieviete tiek nosaukta par vecāku Overmontas skolotāju, nevis Bauzeri. Kaut kur starp 1899. gadā un plaši lasīto 1956. gada kampaņas vēsturi stāstnieki veco skolotāju nomainīja pret skaistu 20-gadīgu sievieti, jo tas padarīja stāstu daudz aizraujošāku. Katrs nopietns vēsturnieks, kurš kopš tā laika ir atgriezies pie primārajiem avotiem, piekrīt, ka Marija nebija ne tuvu tai nometnei. Viņas īstais ceļojums pats par sevi bija pietiekami dramatisks, bez izdomātas mīlestāsta pievienošanas. Līdz 1865. gadā, martam, viņi bija sasnieguši Vilmingtonu, tad Filadelfiju un visbeidzot Ņujorku. Un ziemeļnieki viņas neuzskatīja par nodevējām. Viņi redzēja varones. Union League Club ģimenei piešķīra $10,000, lai palīdzētu viņiem apmesties jaunā vietā. Vairāk nekā 30 savienības virsnieki parakstīja apliecinājumus, slavējot viņa drosmi. Šermans pats viņas sirsnīgi pieminēja savās atmiņās. Lielākajai daļai cilvēku tas būtu bijis neparasta stāsta noslēgums. Bet Marijai tas bija tikai sākums. $10,000 bija ievērojama summa 1865. gadā, un apvienojumā ar visiem resursiem, ko Amēlija bija spējusi saglabāt, tas pavēra durvis uz telpām, kurās šuvējas meitai no Kolumbijas nebija nekādu tiesību ieiet. Kā izrādījās, Ņujorkas sabiedrībai mazāk rūpēja, no kurienes tu esi nācis, nekā tas, ko tu spēj dot sabiedrībai. Marijai tā netrūka. Skaista, tekoši runāja franču valodā un pietiekami asprātīga, lai uzreiz nolasītu telpas noskaņu, viņa savā jaunajā dzīvē iejutās nevainojami. Amēlijai bija palicis tikai viens mērķis, un viņa to neatlaidīgi īstenoja – izdevīgi izprecināt Mariju. Viņa izvēlējās Džonu S. Beecheru, bagātu vecu tirgotāju 1866. gadā. Marijas pašas apraksts par viņu bija tieši. Patīkams vecs vīrs. Tas, protams, nebija mīlestības savienojums, bet drīzāk darījums, kas ietērps zīda drānās. 1867. gadā viņiem piedzima dēls, un viņa nosauca viņu par Prestonu, pēc Samuela, vīrieša, kuru viņa patiesībā bija vēlējusies apprecēt, bet viņai nekad nebija iespējas to izdarīt. Tad, 1870. gadā, Amēlija nomira. Gandrīz 20 gadus viņa bija Marijas dedzīgākā aizstāve, sabiedriskās dzīves organizētāja un pastāvīgā sargātāja, pieklusinot skandālus, kārtojot iepazīšanos un nodrošinot savas meitas vietu sabiedrībā. Pēkšņi Marija bija palikusi viena. Arī Beechers nebija uzticīgs. Un teju vai pašsabotāžas gājienā tieši viņš iepazīstināja Mariju ar Lloydu Phoenixu, turīgu jahtas īpašnieku, kuram bija ieradums solīt laulību sievietēm, kuras viņš nemaz neplānoja precēt. Marija viņam pilnībā ticēja un gaidīja, un kad viņa beidzot viņu par to uzrunāja, viņš par viņu izsmējās. Neatkarīgi no tā, ko Marija darīja, reaģējot uz to,
1873. gada oktobrī. Tas bija pietiekami nopietni, lai visi iesaistītie smagi strādātu, lai to noslēptu, un viņiem tas lielākoties izdevās. Beechers jebkurā gadījumā izmantoja šo skandālu, lai iesniegtu šķiršanās prasību. Lieta ievilkās līdz 1874. gadam, kļūstot saistīta ar atsevišķu skandālu Londonā, kurā bija iesaistīta Marijas pusmāsa, un tas nonāca avīžu virsrakstos abās Atlantijas okeāna pusēs. Spriedums bija bargs. Marija tika nosaukta par laulības pārkāpēju, kamēr Beechers paturēja viņu dēlu. Viņa saņēma alimentus, un saskaņā ar tā laika Ņujorkas likumiem viņa nevarēja atkārtoti precēties, kamēr viņš bija dzīvs. Tagad Ņujorkā viņai viss bija beidzies, bet Parīze viņu vēl pat nebija iepazinusi. Parīze 1870. gados spēlēja pēc citādiem noteikumiem nekā Ņujorka. Šķirta amerikāniete ar skandalozu reputāciju netika automātiski izstumta. Viņa pat varēja kļūt par vērtīgu sabiedrības figūru, ja pareizi izmantotu savas iespējas. Marija tās izmantoja nevainojami. Viņa īrēja telpas, piepildītās ar īstajiem cilvēkiem un ļāva ziņām izplatīties. Dažu mēnešu laikā viņas dzīvoklis piesaistīja māksliniekus, rakstniekus, mazāk nozīmīgus karalisko namu pārstāvjus un citus ievērojamus cilvēkus. Šī bija demi monde, ēnu sabiedrība, kas pastāvēja līdzās cienījamajai Parīzei, kur harisma bija daudz svarīgāka par reputāciju un sakari daudz svarīgāki par izcelsmi. Marija bija apveltīta ar abiem. Viņa dzīvoja uzkrītoši, dārgas ieražas, dumpiniecisks raksturs un pietiekami ievērojama, lai Parīzes policija it kā viņu uzmanītu. Nevis tāpēc, ka viņa būtu izdarījusi kādu nozīmīgu noziegumu, bet gan tāpēc, ka sievietes, kas apgrozījās šādās aprindās, neizbēgami piesaistīja oficiālu uzmanību. Kaut kur pa vidu visam šim, vēl pirms viņa bija pilnībā iejutusies pilsētā, viņa kopā ar māsu Etelēnu devās ceļojumā uz Sanktpēterburgu. Tur viņas grozījās krievu aristokrātu aprindās, ļāvās portretu uzņemšanai pie modernā galma fotogrāfa un kļuva par uzmanības centru. Tam vajadzēja būt tikai piezīmē zemesvītrā. Tā vietā tas kļuva par baumu sēklu, kas dzīvoja daudz ilgāk nekā pats ceļojums, pat vairākas desmitgades. Baumas bija sprādzienbīstamas. Ka Marija bija aizgājusi ar rotaslietām, kas piederēja Krievijas imperatoriskajai ģimenei. Tomēr nav pārsteidzoši, tā nebija nekādas patiesības. Nevienas. Bet, kad tāds stāsts pielīd tavam vārdam, tas nekad īsti neatlaiž. Un tāpēc Marijas lielākie virsraksti viņa vēl tikai gaidīja. Londonā 1875. gada rudenī. Viņa satika vīrieti, kurš beidzot viņai sniedza to, ko Ņujorka nekad nebija piedāvājusi. Titulu, ko baumas nevarēja atņemt. Šis bija grāfs Artūrs de Porteles Gorģē. Viņš bija dzimis Šveicē, strādāja kā Francijas diplomāts aptuveni viņas vecumā. Un pēc visiem aprakstiem īsts džentlmenis, kas pēc Bičera un Lloyda Phoenixa droši vien šķita gandrīz aizdomīgi. Tur bija arī savāda nejauša sakritība. Artūra Nelaiķa pirmā sieva bija Dženija Holideja, un Marija bija pazinusi Dženiju jau gadus iepriekš, tajā pašā klostera skolā Manhetenā. Augstākās sabiedrības aprindas tomēr izrādījās pārsteidzoši šaura pasaule. Viņi apprecējās Londonas baznīcā 1875. gada 4. novembrī. Marija bija 28 gadus veca, Ārturs bija 31 gadu vecs, tāpēc, ka viņa šķiršanās tehniski liedza viņai apprecēties vēlreiz, kamēr Beechers bija dzīvs. Viņi apprecējās vēlreiz nākamajā pavasarī Baltimorā, šoreiz ar paša Beechera svētību, lai vienošanās būtu pilnīgi droša saskaņā ar Amerikas likumiem. Divas kāzas vienai laulībai. Tieši tik uzmanīgi Marija bija spiesta rīkoties, pat tad, kad viņa beidzot spēra soli pasaulē, par kuru gadiem bija cīnījusies, lai to sasniegtu. Un tieši tā, meitene, kuru viņas dzimtā pilsēta bija nodēvējusi par nodevēju, tagad bija kļūsi par grāfieni. Bet, lai gan tituls varēja mainīt viņas statusu, tas nevarēja izdzēst viņas pagātni, un viņas sliktā slava tikai turpināsies. Marija atstāja savus dumpinieciskos Parīzes gadus aiz muguras un nākamos 3 gadu desmitus pavadīja kā uzticīga pa pasauli ceļojoša diplomāta sieva. Viņas dzīve pēc laulībām izklausās mazāk pēc biogrāfijas un vairāk pēc kravu saraksta. Pekīna, Neapole, Muiža Šveicē, Santiago de Kuba, Buitenkorga Javas salā, kur viņa un Artūrs bija norīkoti, kad 1883. gadā notika Krakatau izvirdums Tokija, kur viņi pavadīja 4 gadus 19. gadsimta 90. gados, un pēc vairuma atsauksmju patiesi ieguva apkārtējo simpātijas. Francijas valdība gal galā piešķīra Artūram vienu no saviem augstākajiem apbalvojumiem – Goda leģiona ordeni, un vairāk nekā viens avots norāda, ka tieši Marijas sabiedriskās prasmes palīdzēja viņam to iegūt. Bet slava, tiklīdz tā pieķeras tev, neinteresējas, cik tālu tu bēgsi. Tā seko tev,
Un dažkārt, jo lielāks attālums, jo dīvaināka tā kļūst. Pat pēc daudziem gadiem uzbrukumi nāca no tādiem cilvēkiem kā Dienvidkarolīnas žurnālists Julians Selbijs un citiem bijušajiem konfederātiem, kuri uzskatīja Mariju par kādu, kas ir nodevusi dienvidus. Avīzes dzimtenē izplatīja stāstus, ka viņa esot apprecējusies ar Osmaņu sultānu. Citi apgalvoja, ka viņa ir Āfrikā un dzīvo starp zulusiem. Nekas no tā nebija patiesība. Nekas no tā pat nebija tuvu dzīvei, kādu viņa patiesībā dzīvoja. Kad 1884. gada oktobrī avīze The New York Times publicēja virsrakstu, kuru nevar aizmirst. Jauna sieviete nožņaukta ar lokustīvu Japānā, mirusi kādas nepiedienības dēļ. Viņi nosauca Mariju. Vienīgā problēma bija tā, ka Marija vēl nebija kāju spērusi Japānā. Viņas patiesais norīkojums tur vēl bija 10 gadu attālumā, un viņa bija pavisam noteikti dzīva. 2 dienas vēlāk tajā pašā avīzē tika publicēts atsaukums. Viņa atzina, ka viņa ir dzīva un apprecējusies Šveicē. It kā tas kaut kā izdzēstu to, kas jau bija publicēts. Tas tā nebija. Bet tas vēl nav viss. Atsaukums tika publicēts 2. lapā. Ziņa par slepkavību tika publicēta 1. lapusē. Pēc gadu desmitiem virsrakstu skandālu un baumu Marijas pēdējā nodaļa bija daudz klusāka nekā leģenda, kas viņai sekoja. Viņa savus pēdējos gadus pavadīja Itālijā, 25 istabu villā netālu no Florences, no kuras pavērās skaidrs skats uz katedrāli tālumā. Pēc gadu desmitiem, kravājot mantas nākamajam norīkojumam, vienmēr gatavojoties nākamajam galamērķim, viņa beidzot pārstāja pārcelties. Viņa saņēma katoļu baznīcas pēdējos sakramentus un nomira 1908. gada 25. janvārī, 61 gada vecumā. Viņas vīrs viņu pārdzīvos par 20 gadiem, un te mēs atgriežamies tur, kur sākām. Neviens nekad nepadarīja viņas apbedījuma vietu publisku, ne atrašanās vietu, tēģu pat ne dātumu. Pēc mūža, kurā viņa kalpoja par materiālu citu cilvēku stāstiem, vienīgā detaļa, ko viņa patiešām spēja paturēt sev, bija vieta, kur viņas ķermenis atdusēsies. Visu pārējo paņēma avīzes, dārglietu zādzība, kas nekad nenotika, slepkavība, kas nekad nenotika, naktskrēklu aina kavalērijas nometnē. Viņa nekad nebija pat tūmā. Gadu desmitiem rakstnieki ir veidojuši veselas grāmatas, balstoties uz rūktu brošūru, ko uzrakstīja vīrietis, kurš viņai nekad nepiedeva to, ka viņa vispār pameta Kolumbiju. Īstā sieviete, tā, kura rūpējās par ievainotajiem karavīriem, iemīlējās vīrietī, kurš nomira pirms viņa paspēja apprecēties, pārdzīvoja nežēlīgu šķiršanos un no apkaunotas Dienvidkarolīnas trimdnieces pārvērtās par grāfieni, kura apceļoja visu pasauli, palika leģendas ēnā. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Mariju Bouzu. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Ļaujiet man zināt komentāros, ko domājat par viņas dzīvi, un ja jums ir kādi ieteikumi, arī to uzrakstiet komentāros zemāk. Vai vēlaties vairāk video par sabiedrības dāmām un šāda stila cilvēkiem, vai arī vēlaties ko citu? Dodiet man ziņu. Ceru, ka jums ir ieslēgti paziņojumi un esat abonējuši manu kanālu, lai saņemtu visus manus video, tiklīdz tos augšu pielādēju. Labi, tas arī viss no manis. Tāpēc tiekamies nākamajā Forgotten Life sērijā. Paldies!